Tagad mums ir vienkārši jāizveido kubs, bet jūs redziet, augšā labajā stūrī mēs varam kontrolēt asis, uzspiežot uz tā rimbuļa, kur jūs redzējat Z, Y un X asis, arī mīnus X un tā tālāk. Paspēlējamies, bet šajā brīdī es spiežu uz Z, tas ir augšas skats, un tad mēs vienkārši veidojam kubiku pēc tās durvju logu aiļu vietas. Labi, viņš tagad tur ir lejā, bet tas nekas, mēs viņu pataisam nedaudz lielāku. Un tagad mums atkal ar magnētu viņš ir jāuzceļ virs tiem 70 centimetriem, kas ir tā pamatne. To mēs arī izdaram, uzceļam augšā. Viņš reizēm ielago, tāpēc, kad viņš mēģina reizēm arī līdzināties pēc tās guļbūves pamatas, un tur ir tomēr rieva un tas malas. Tad viņš meklē, kur atdurties. Ok, izskatās tīri normāli. Nedaudz viņu pagarināsim. Izslēgsim magnētu ārā.